Latvijā ir pieņemts pildīt visu, ko prasa Eiropa, vēl līdz brīdim, kad tie kaut ko tur uzprasa. Mēs skrienam vienmēr pa priekšu vilcienam. Un kas gala rezultātā? Gala rezultātā Eiropa mūs nedaudz uzmanīja. Eiropa ne tikai nepilda solīto, viņi pat atkāpjās uz atpakaļ. Lai mēs būtu konkurentspējīgi, lauksaimniekiem bija jāpalielina finansējums, bet pēc fakta to samazina. Un tas nozīmē tikai vienu. Priekš Eiropas mēs neesam nekādi līdzvērtīgie, mēs esam banānu republika kaut kur tur nostūrī un esam interesanti kā galējā robeža ar tādiem kā Krievija un Baltkrievija. Diemžēl ir jāsacina, ka Eiropa nav vienota un to kārtējo reizi uzmetot mūsu zemniekus pierāda birokrāti.